Ir pagājuši 8 mēneši, kopš es investēju kapitāla koda portfolio. Šeit es esmu atvērusi aplikāciju patiešo Trade Republic un paskatāmies kopā, kā ir attīstījusies kopējā līkne. Šeit ir dienas griezumā, nedēļas griezumā, mēneša griezumā, gada griezumā, un gada griezums ir tas pats maksimālais. Kopumā rezultāts ir tiešām, es domāju, ka labs, jo neskatoties uz līknes, uz kopējās līknes svārstības, līkne jeb portfolio delta visu laiku iet uz augšu. Kopējā situācija, šeit ir svarīga detaļa, tātad mēs šeit redzam, ka aplikācijā rāda 8,68% kopš portfolio atvēršanas brīža, bet, ja mēs saņemam dividendes, ja mēs mazlietiņās ņemam līdzi peļņu no kursa kāpumiem, tad to šī aplikācija kopumā neatspoguļo. Tāpēc es visas savas darbības trekoju arī bezmaksas aplikācijā Portfolio Performance, kurai es tūlīt pieslēgšu un parādīšu, kā statistika izskatās tur, un tur viņi ir precīzāki. Šeit redzam manu kopējo situāciju, ka šobrīd zilais ir investīcija akcijās, un brūnā sadaļa ir investīcija fondos. Šobrīd es fondos pāris mēnešus esmu izlaidusi, jo kursi bija pakāpušies vēsturiski uz augstākajiem punktiem, un es negribu pirkt vienkārši augstākajos punktos. Es, protams, mazliet cenšos, lai rādītāji būtu labi, jo, protams, ka ar publisko portfolio es gribu mazliet atstāt iespaidu uz skatītāju un klausītāju. Šeit redz manas pozīcijas. Šobrīd Realty Income vislielākā pozīcija. Pēc tam seko All World Funds. Tad ir Evergy, Emerging Markets, Bank of America, Delphis, KDDI, Volkswagens, Franklin Investments, Omega Healthcare, CVS Health un Cisco Systems. Šeit kopējais sadalījums un pārskats, un tiem, kas slēdzās klāt tagad no jauna, atgādinu, ka Trade Republic ir interesants par to iesācējiem, ka caur krājplāniem nav transakcijas maksas. Kā viņi to dabūna gatavu, kā neprasa transakcijas maksu, par to es uztaisīšu atsevišķu video, kas patiesībā ir ļoti interesanti. Parasti brokeru maksas par vienu darījumu svārstās ap 8, 9, 14, 15 eiro, varbūt pat vairāk, un iesācējiem ar maziem līdzekļiem šādas summas neļauj dabūt ātri savu portfolio plusā un nedod šo rezultāta, šo gandarījumu sajūtu no tā, ka portfolio aug, jo transakcijas apēd visu ieguvumu un, attiecīgi, cilvēkam var pazust motivācija. Tāpēc, kamēr vien ir iespējami vēl šie varianti, kā attiecīgas bankas vai brokeri piedāvā krājplānus, kur transakcijas izmaksas ir 0, iesācējiem to būtu labi izmantot. Labi, tad tagad ejam uz statistiku.
Šeit tu redzēji manus rezultātus portfolio performance, kur es ierakstu katru darbību, izmaksas, pārskaitījumus, pirkumus, dividendes, treidus, un tas dod precīzāku pārskatu par kopējo situāciju. Tad maijā kopējais pieaugums portfolio bija plus 0,8. No kapitāla koda portfolio atvēršanas pieaugums procentos 13,75, IRR 23,51, bet šis rādītājs, protams, ir ļoti atkarīgs no ikmēneša kursiem. Tā kā tāda stabilāka vērtība, pie kurām pieturēties, ir šis rādījums. Delta no atvēršanas sākuma 69, ienākumi no treidiem 14,79, kursu pieaugums 39, un šeit es gribu teikt par kursa pieaugumu, ka kamēr mēs nerealizējam peļņu, kamēr mums nav stratēģijas, lai realizētu peļņu, šis rādītājs ir diezgan nestabils, jo pietiek notikt kaut kādam notikumam, politiskai situācijai, kas, piemēram, ietekmē visu akciju tirgu, piemēram, kā tas bija pirms 4 gadiem, pandēmijas laikā vienkārši nogāzās lejā viss, vai, piemēram, Ukrainas karš mazliet ietekmēja arī akciju kursus. Un tad, ja mēs vispār nerealizējam kursa pieauguma daļas, tad var gadīties tā, ka, piemēram, portfolio mums rāda labu rezultātu, delta ir laba, bet vienā dienā mēs to visu pazaudējam un ar visu portfolio iegāžamies mīnusos. Tāpēc ir tik svarīgi, lai iekāpjot tirgos mums ir konkrēta stratēģija, ko mēs daram, kad kurs kā ir augšā, un ko mēs daram, kad kurs ir lejā. Cilvēki bez stratēģijām, un es nevaru saprast, kāpēc tas tā ir, bet cilvēki bez zināšanām, bez stratēģijām, es nezinu, tā ir kaut kāda kopējā hipnoze, viņi pērk, kad kurs ir pašā augstākajā punktā, un pārdod, kad kurs nogāžāt lejā. Un tā ir līdzekļu zaudēšana. Ja mēs savu deltu gribam palielināt, tad mēs daram tieši otrādi. Mēs kāpjam iekšā zemā punktā un ņemam līdzi peļņas daļu, bet kad kurs ir augšā. Skatāmies tālāk uz kopējo portfolio attīstību. Apakšā zaļā krāsā delta, pelēkais ir iemaksas kontā, zilais kopējā portfolio vērtība. Protams, tas rādītājs, ka kopējā vērtība ir augstāka par iemaksām, ir ļoti iepriecinošs. Šeit tu redzi dividendžu izmaksas, arī smuki kāpj uz augšu, un tas nevar būt savādāk. Tomēr, ja mēs paskatāmies pagaidām, vēl tas skaitlis ir maz, kopējās dividendes ir 7,5 eiro. Un šeit var paskatīties uz deltu, jeb portfolio vērtības pieaugumu, tātad tas pakāpeniski visu laiku augu, dažkārt aizkavējās uz vietas, dažkārt pakrīt lejā, bet mēs redzam, ka tas jau bijis pat pie 90 eiro plusa. Ja mēs skatāmies kopējo pieaugumu 13%, jā, pie tādām mazām summām, kādas ir šobrīd vēl pagaidām kapitāla koda portfolio, tas, protams, nav nekas daudz, jā, piemēram, 90 eiro. Padomā, ja investīcijas būtu ar lielākām summām mēnesī, tie, piemēram, pie portfolio ar 10 000, tie jau būtu 900 eiro, ja? Un pie 100 000 tie jau būtu 9000. Kā jau es teicu, mana ideja ir tieši atklāt
akciju tirgu pievilcību iesācējiem. Un tie, kur nevar atļauties uzreiz ieguldīt lielas summas, kā arī lielas summas, nevienmēr ir tas labākais. Jo, ja tu iekāp bez stratēģijas un nepiemērotā brīdī, tad var gadīties, kad pie labas stabilas akcijas tu vēl aizvien esi mīnusā. Šeit ir redzama attīstība, kā attīstās mana delta. Folio tas atkal ir zaļais, un atsevišķās krāsas ir atsevišķās akcijas. Šobrīd ir redzams, ka vislielākais kāpums mums ir pie Bank of America un Vanguard All World. Pēc tam seko Emerging Markets, tātad sanāk, ka fondi ir vieni no stabilākajiem šīs te stabilās deltas turētājiem. Šeit viens pārskats, kur redzams mana portfolio attīstība un Dow Jones, Amerikas, DAX, Ācijas un MSCI World visas pasaules indeksi. Un tie, kuri jau ir dziļāk tēmā, zina, ka tas ir ļoti labs rādītājs, ja investoru portfolio pārsniedz kādu no šiem rādītājiem. Un, nu jau veselu mēnesi mans portfolio virsās apmēram kopā ar Dow Jones indeksu un dažbrīd arī to pat pārspēj. Un tagad pie izmaksām, un šis ir ļoti interesanti. Es vispirms paņemšu tikai dividendes. Tātad šeit ir redzamas tikai dividendžu izmaksas. Sarkanais ir pagājušais gads, lilā ir šis gads, un tas, ko mēs varam redzēt, ir, ka dividendes nepārtraukti kāpj. Ja, ir mēneši, kur vairāki uzņēmumi izmaksā dividendes, tad ir vairāk, bet pieaugums ir kāpjošs. Un tagad paskaties, es pielikšu klāt, kā izskatās šī diagramma ar treidiem. Ja? Un zinu, ka ir investori, kuri saka, nu jā, par treidošanu tu tur neko nepanāc, bet šis te pieaugums un visas šīs summas tiek momentāli reinvestētas, ir viens no labo rādītāju pamata. Un šeit es tiešām esmu sasniegusi gandrīz, nevis gandrīz, bet katru mēnesi dubultojās ienākumi. Un ja tas tā turpinātos, tad pēc kaut kādiem 25 mēnešiem, ja es visu laiku dubultotu savus rezultātus, tas būtu jau pie 1 miljona. Ar to es uztaisīšu atsevišķu video visdrīzāk, un, protams, ka es nepanākšu dubultojumu katru mēnesi, bet tik un tā skaties, janvārī 40 centīmi, februārī 1,33 eiro, martā 2,61, aprīlī 4,15, maijā 8,86. Un panākumus, lai mēs viņus ieraudzītu, mums ir vajadzīgs laiks. Un šobrīd arī laiks parāda, kā notiek attīstība. Iesācēji parasti gaida ātrus rezultātus, tur nezinu, mēnešu laikā, citi gaida nakts laikā, ka paliks bagāti. Bet stabilas investīcijas, stabili rezultāti ir tad, ja mums ir laiks, pacietība, fokus un, protams, arī smadzeņu veselība. Jā, šie ir mani maija rezultāti, kā tev veicās ar tavām investīcijām. Un es, protams, arī kā vienmēr novēlu tev, lai tavs portfolio vienmēr ir plusā.